Labdien katrai mammai un arī katrai klausītājai, kurai iespējams mammas lietas vēl nākotnē, kā arī, protams, jebkuram citam klausītājam, kurš šobrīd ir kopā ar mums. Šī epizode atšķirās no visām citām, jo šodien mēs nepārunāsim kādu audzināšanas tematu. Šī reize ir veltīta kādai īpašai sievietei, kura bija cilvēks, gluži kā mēs, un tomēr kurai bija ļoti īpašs dzīves uzdevums. Un šajā reizē mēs atbildēsim uz jautājumu, kāpēc tava misija mamma, komanda, ar citām kristiešu mammām vēlas dalīties ar Dievu vārdu, bet arī ar Elenas Vaitas citātiem, kuros mēs pašas arī smeļam idejas, padomus un stiprinājumu. Un šī ir īpaša reize arī tāpēc, ka šoreiz šeit esam vairāk nekā ierasts, trietā. Es esmu Emīlija, un ar mani kopā šodien ir Ieva. Priecājos, ka esi te. Labdien! Un Dace. Labdien! Mums noteikti ir nepieciešama kunga palīdzība šajā tematā, un mūsu ilgas ir, lai Dievs šodien uzrunā katru no mums. Tāpēc iesākumā lūgsim Dievu. Augstais un varenais debesu Dievs, Tu mūsu dzīvais Dievs, Kungs debesīs, gods Tev, slavu un pateicību, ka Tu esi mums dāvājis savu Dieva vēstnesi, Elenu Vaitu. Kungs debesīs, pateicos, kad viņa pašaizliedzīgi Tev kalpoja, nododama Tavu vēsti mums tālāk. Pateicos, debes Tēvs, kad Tu arī mūs esi uzrunājis šo tematu šodien vairāk papētīt, tam pieskarties vairāk, un esi starp mums, debes Tēvs, mēs Tevi aicinam, vadi šo sarunu, un lai pāri visam Tavs vārds tiek pagodināts. To lūdzu un pateicos Jēzus Kristus vārdā. Āmen. 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 1. Pētera vēstulē, 1. nodaļā, 19. pantā stāv rakstīts: Ar to mums praviešu vārds kļūst jo stiprs, un jūs darāt labi, to vērā ņemdami kā sveci, kas spīd tumšā vietā, līdz kamēr uzausīs diena un rīta zvaigzne uzliekas jūsu sirdīs. Un šeit mēs redzam, ka Dievs mūs aicina ņemt vērā praviešu vārdu. Tāpēc tas arī ir tik ļoti svarīgs jautājums, uz ko mums katram ir jārod šī atbilde, vai Elena Vaita ir praviete? Un ja jā, tad vai es to ņemu vērā kā sveci, kas izgaismo manu ikdienu? Un šodienas epizode ir sadalīta divās daļās. Pirmajā daļā mēs aplūkosim šo jautājumu, vai Elena Vaita bija praviete. Un otrajā daļā aplūkosim to, kāda bija Elena kā sieviete, kā māte, kā cilvēks. Tajā visā mēs dalīsimies arī ar savu personīgo pieredzi, ar šiem darbiem, ko esam lasījušas. Iesākumā jautāšu jums, meitenes, kā jūs pašas iepazināties ar Elenu Vaitu? Vai atceraties varbūt pirmo reizi, kad saskārāties ar viņas darbiem? Jā, es Elenu Vaitu, viņas darbus iepazinu mājas grupiņā, kad es pievienojos, atsaucos uz aicinājumam piedalīties šajās grupiņās, un tur kā reiz tika lasīta grāmata, slavenā grāmata Laikmeta ilgas. Nodaļu pēc nodaļas mēs lasījām un tad arī pārunājām. Man ļoti uzrunāja tas, kā viņa apraksta šos notikumus, cik ļoti skaistā valodā, literārā valodā viņa aprakstā tieši Jēzu, viņa šo te būšanu uz zemes, viņa pārdzīvojumus, viņa kaut kur vilšanās, tik ļoti spilgti attēlots bija tajā grāmatā. Tas viss, ka man likās, man kā tādam daļliteratūras lasītājam, jo es ļoti daudz iepriekš lasīju grāmatas, neko skaistāk es tiešām nebiju dzirdējusi, un pat lieliem autoriem tas vārdu, teiksim tā, apraksts bija, nevar līdzināties. Ļoti skaisti, ļoti izjusti, un es ļoti priecājos, ka savā kristību dienā es saņēmu savu personīgo grāmatu, man bija Laikmeta ilgas, kas bija tikai manas, un es ik pa brīdim pārlasu nodaļu, varbūt kādu gabaliņu, kas man ir tāds tuvāks, un tas vienmēr liek ieraudzīt to, kas tur ir aprakstīts, ļoti, ļoti, ļoti dzīvi. Un tiešām, liekas, ka viņa ir bijusi klāt. Tāds iespējas man rodās. Viņa ir tiešām
ļoti Dieva vadīta, un nav nekāda šauba, ka viņa tiešām, kā viņa pati sevi sauc, ka viņa ir Dieva vēstnes. Jā, paldies, ka padalījies. Ideja mājas grupās lasīt laikmeta ilgas vai kādas citas Noteikti. darbus. Jā, mēs turpiniet jau 6 gadus arī uz mājas grupiņu, kur ir dažreiz pārtraukumi, un, protams, laikmeta ilgas jau ir izlasītas, un tad ir Sentēvi un pravieši tiek lasīti. Tur katrā no tām grāmatām, protams, kad ir šie tie attēlojumi aprakstīti, bet viss spilgtāk, viss, es pat nezinu tādu vārdu, krāšņāk laikam, gluži ne, bet viss dzīvāk ir tieši laikmeta ilgas. Tā ir vienkārši Dieva vadīta, Dieva iedvesmota un pilnībā pārvaldīta grāmata. Tiešām. Paldies, ka padalījies. Ieva, kā ar tevi? Man kaut kā likās, ka Vaitas grāmatas ir neinteresantas, jo kaut kā bija tā dzīvē sanācis, ka bija tāds priekšstats izveidojies. Jāsaka godīgi, viņām arī nebija ne pārāk krāsaini vāki un skaisti bildes, un man likās, tās noteikti ir neinteresantas grāmatas. Gadījās arī satikt cilvēks, kas varbūt kaut kādā pārspīlētā formā citēja Vaitu, un tas radīja priekšstatu, ka tās nav grāmatas priekš manis. Man viņas noteikti neinteresē. Un dzīvē notika tā, ka vairāk raisījās tie jautājumi par dzīves jēgu un vispār viss, kā notiek, un es saprotu, interesēja, lasīju Bībeli, un es sapratu, ka ir kristieši, kas pēc Jēzus tur ticību, bet kas notiek pa vidu? Un tad Bībeles studiju grupiņā, mazajā grupiņā, tieši tāpat kā tev, man teica, bet tev jāizlasa ir lielā cīņa, lai tu saprastu. Un tā bija viena no tām tumšajām grāmatām ar tumšajiem vākiem, un diezgan pabiedz, un man likās, to es noteikti nevaru izlasīt, bet, kad es sāku lasīt, tas bija tik interesanti un atbildēja tik daudzus jautājumus, un tieši garīgi palīdzēja izprast, ka pēc tam sekoja nākamā grāmata, un tad vienā brīdī es domāju, bet kas viņas saraksta? Es ļoti bieži uz tām grāmatām Vaita. Kas viņa ir? Un tad es sāku tieši par viņu personīgi lasīt, pētīt, meklēt to informāciju, un tad es sapratu, ka tas nav vienkārši sarakstīts darbs, ka tas ir Dieva iedvests, un man tā patika, un arī tā mīlestība un tā apziņa pret Vaitu veidojās tas, ka tas nebija viņas izdomājums, bet tas, ko Dievs viņai lika rakstīt, lai mēs labāk iepazītu viņu, tas arī ir tas, kas mums ir vajadzīgs, un man tas tiešām ļoti stiprināja visu to manu ticību un palīdzēja vairāk izprast Bībeli un tieši vairāk, kā lai saka, sekot Kristumu. Jā, jo tieši kas, teiksim tā, atšķir Elenas Vaitas sarakstītās grāmatas no, romāniem, krimināla romāniem vai daļu literatūras ir tas, tur ir noteikti tiešām, kā tu teici, jāstudē par pašu Elenu Vaitu, ir mazliet jāsaprot, kas tad tās grāmatas ir sarakstījis. Iepazīstot viņas dzīvi caur arī tieši atstātajām liecībām par viņu, arī no viņas, to arī rodās tā kopbilde, ka tas nav vienkārši romāns, kāds to ir vienkārši nosapņojis, vēl likās, ka sarakstīsim tā, jo tā izklausās skaisti un smuki, kā parasti ir vai pasaka, kad tie viņas sarakstītās, katra rindiņa, katrs vārds, ka tas tiešām ir, ka tas nāk no mūsu Dieva, mūsu dzīvā Dieva. Jā, un te man nāk prātā no 2. Pētera vēstules 1. nodaļas, 21. pants, kur rakstīts, ka pravietošana nekad nav cēlusies no cilvēku gribas, bet Dieva cilvēki ir runājuši svētā gara spēkā. Un tas, laikam, ir tas, kas tavu sirdi dāc, tavu sirdi jau, manu sirdi, un noteikti daudz, kas arī klausās sirdis, ir aizskārs šajos darbos svētā gara spēks. Tas ir grāmatas ar spēku. Jā, un pievienojoties jums, var teikt, ka es arī uzaugu kristīgā ģimenē, tāpēc es pirmo sastapšanos neatceros ar šīm grāmatām, bet man šī pieredze bija pozitīva, jo bieži vien, protams, mēs lasījām Bībeli pamatā, bet bieži vien tēvs arī vēra vaļā kā papildus par šo stāstu kādu no Elenas Vaitas grāmatām, un tas izklausījās tā dzīvāk, tā interesanti, tā tu saredzēji vairāk to stāstu, tāpēc, jā, es uzaugu jau ar tādu labu, patīkamu sajūtu par šīm grāmatām. Jā, tā bija mana pieredze. Un interesanti, man liekas, ka katrai
tā ir sava grāmata, vai ne? Un tie savi jautājumi, kā tev bija par konfesijām, vai ne, ticīgajiem, un šī lielā cīņa visu salika pa plauktiņiem, tev laikmatilgas, un jā, katram tās ir savs, kas visvairāk arī stiprina. Un kā tajā brīdī arī Dievs, viņš jau arī redz mūs, un viņš katram zina, viņam katram ir pieeja. Un katru viņš uzrunā īstajā laikā, ar īstajām grāmatām, ar īstajiem cilvēkiem un īsto visu. Tā kā tāds ir mūsu dzīvais Dievs, par to slava Dievam tiešām. Jā, ja pieskaramies bērniem, tad katram bērnam savu pieeja. Mācība no Dieva. Tieši tāpat, jā. Katram Dievam ir pieeja. Tikai vajag atsaukties. Jā, tieši tā. Iesāksim ar šo svarīgo jautājumu. Kas bija Elena Vaita? Vai viņa ir viena no visām kristiešu autoriem? Kā jau, protams, jūs arī atbildējāt uzreiz jau iesākumā, ka nē. Taču pirms mēs to skatāmies, varbūt kādi daži fakti, tādi vispārēji fakti par to, kas bija Elena. Vai iepazīstinot mūsu klausītājs, vai arī atgādinot par to. Jā, Elena ir dzimusi 1827. gada 26. novembrī un mirusi 1915. gadā, un viņa nodzīvoja 87 gadus. Sarakstījusi vairāk nekā 5000 periodiskus rakstus un 40 grāmatas. Jā, viena no tulkotākajām sievietēm rakstniecēm un ir tulkots 160 valodās. Smithsonian Magazine iekļāva Elenu 100 visietekmīgāko amerikāņu vidū visu laiku vēsturē. Elena ir viena no vadošajiem cilvēkiem amerikāņu veģetārismu izveidē. 1844. gadā notika lielā vilšanās, ka ticīgie gaidīja atnākamu Jēzu, bet tas nenotika. Liela daļa atmeta ticību, nodevās fanātiskām kustībām, taču Elena Vaita bija tajā grupā, kas milzīga pārdzīvojuma karstumā neatmeta savu cerības drosmi, turpināja lūgt, lasīt un pētīt. Un arī pēc šīs 44. gada vilšanās Dievs redzēja par vajadzīgu kaut ko vairāk kā vienkārši stiprināt tikai caur to, kas ir rakstīts. Un tāpēc šī paša gada decembrī, kad Elenai bija 17 gadu, viņa bija kopā ar kādām meitenēm, kādā mājas grupā, atgriežamies pie mājas grupām, kur viņas arī lūdza Dievu, lasīja un centās saprast, kas bija noticis un centās būt pie Dieva. Un pēkšņi arī viņa saņēma savu pirmo vīziju, iegāja šajā pārdabiskajā, tā varētu teikt, stāvoklī, un šī vīzija arī ir lasāma agrīnijos rakstos, droši varat to arī izlasīt arī savas ticības stiprināšanai. Šī atklāsmē bija redzams, kā ticīgie pa tādu šauru taciņu ceļo uz debesu pilsētu, un viņiem aiz muguras spīd tāda spoža pusnakts sauciena gaisma. Un tā taka ir izgaismot līdz pat pašam galam, lai viņi nepakluptu, jo tā taka ir ļoti šaura un abās pusēs tur briesmu dziļi kritieni. Un tie, kuri turēja savas acis pievērstas Jēzum, nepaklupa un iegāja pilsētā jaunajā Jeruzalemē. Tāda brīnišķīga skaista atklāsme, kas arī mums ir kā stiprinājums turēt acis uz Jēzu. Un interesanti ir tas, ka Elena Vaita bija kautrīga, viņai bija grūti runāt, viņa arī bija ļoti vārga savā bērnībā iegūtā šīs traumas dēļ, arī tāda fiziski ļoti vāja, un tāpēc viņa domāja, man ir, es nevienam negribu to stāstīt, es negribu nevienam iet, un viņa gribēja bēgt no tā. Bet tomēr Dievs viņu aicināja vēlreiz, un šajās atklāsmēs arī, un viņi saprata, nē, es gribu pakļauties Dieva gribai, un es to, kungs, darīšu tavā spēkā. Un interesanti bija tas, ka kādā no sanāksmēm īsi pēc tā laika viņa līdzdalīja šo atklāsmi visiem cilvēkiem, un no viņu vidus piecēlās kāds vīrs, Heizens Foss, un viņš teica, pirms kāda laika es biju saņēmis tieši šo atklāsmi, bet es Dievam teicu, ka es to nedarīšu, šo uzdevumu nepildīšu. Tā kā jā, Elena pieņēma, un tā viņa savu dzīvi arī dzīvoja, pildot šo uzdevumu Dieva spēkā. Tā tas bija tādos nedaudz lielos vilcienos par Elenu Vaitu, bet tālāk rodas mums šis jautājums, vai viņa bija krāpniece, jo vīzijas bija, liecības ir,
bet to var arī, varbūt īpaši mūsu mākslīgajā pasaulē gribētu teikt, kur ir pierādījums, vai ne? Vai arī viņa patiešām viss šī vēsts nāca no Dieva. Un pirms mēs vērsim vaļā Dievu vārdu un meklēsim tajā, kas, protams, ir mūsu ticības arī apliecība, kādi tad ir tā īsta praviešu kritērija, vai jūs, Daci un Ieva, varat padalīties, kas personīgi tieši jūs ir pārliecinājis par šo patiesību, ka Vaita bija un ir Dieva praviete? Protams, mana tā pirmā sastapšanās, ko es jau minēju ar grāmatu Laikmetu ilgas, bet tā kā Ieva arī teica, kad gribējās saprast, kas tad ir tie saīsinājumi uz tām grāmatām, lasot arī tās grāmatas cauri, viņas šīta nodošanās pilnībā, tas man bija pārsteigums. Un ejot cauri dzīves grūtībām, kas viņai arī bija visu šo kalpošanas laiku, kas bija veselības stāvoklis, bija dažāds slimības, bija ne tikai viņai, viņas ģimenes locekļiem, regulāri pietrūka pārtikas un ļoti daudz izaicinājumu, bet viņa neatstājās. Un es visu laiku domāju, kāpēc? Kam tev tas ir vajadzīgs? Es ļoti atvainojos par tādu vulgarizāciju. Un tikai tas, manuprāt, cilvēks, kā viņa, viens tiešām no izredzētiem, kas ir redzējis, kā viņa arī rakstīja, ir bijusi pie Dieva, un viņš ar viņu runājis, un kad viņa redzēs to spožo gaismu, un kad atgriežoties šeit atpakaļ, viņa mirkšķina acis, un viņa nesaprot, kas notiek. Es domāju, ka tas viss ir tāds kopums. Nav varbūt viens izdalāms, kad viņa bija praviete tur, tāpēc, kad, viņa bija nokritusi uz zemes, viņai bija vīzija. Es domāju, ka tur ir ļoti liels kopums. Viņas dzīve personīgā, tā pilnīgā nodošanās ar tiem mazajiem bērniem, tajā sniego lietu, tas man līdz sirds dziļumiem aizkustināja. Tas ir viennozīmīgi, no tāda cilvēciska aspekta, es domāju, vienmēr mēģinu iekāpt viņas kurpēs un saprotu, ka es tur nevarētu būt. Bet jā, un tāpēc man nav šaubu, kad viņa varētu nebūt praviete, kā viņa jau sevi sauc par Dieva vēstnesi, protams, un ka viņa to varētu izdomāt, vai vesela grupa cilvēku varētu nodarboties ar fikciju un izdomāt kaut kādus stāstus, kā viņai tur notika. Man nav neviena argumenta, kas man pārliecinātu, ka viņa tomēr nav Dieva vēstnesi. Nav. Paldies! Tieši tāpat, kā Dācis saka, man arī pārliecināja tas nodošanās, neatkāpties pie visām tām grūtībām, kad viņi tik ļoti gribēja šo Dievu uzdevumu izpildīt, un tas nebija ērti, un tas nebija viegli. Un nav viens tāds brīdis, kas pārliecina, bet tas ir solīts pa solītim. Un tas, kad lielā cīņa, laikmeta ilgs un tur praviešu ķēniņu, sentām praviešu, tas viss atklāja vairāk un vairāk par Dievu, ka es, lasot, vairāk iemīlu Dievu, ka tas nevienā brīdī nav vērsts uz viņu, jo es saprotu to, kad viņas uzdevums bija atklāt mums vairāk Dievu, jo, kā viņa pati raksta, viņai nebūtu vajadzējis rakstīt, ja mēs būtu vairāk lasījuši Bībeli, vairāk pievērsuši tam visam uzmanību, bet cilvēki nepievērs uzmanību, un tāpēc Dievs deva tādā tā kā uzmundrinājuma veidā, un man tieši tie raksti pārliecina, un arī, protams, es veltīju diezgan daudz laika, lai izpētītu to viņas dzīvi un arī skatītos tās lietas, kas un ko, kā viņa ir darījusi, ka viņas neiet pretrunā tam, ko viņa sludina. Jā, vēl piemetinot par šīm grāmatām, ko jūs minējat, man pirms tam nāca arī prātā tas, kā tu teici par tiem vārdiem, vārdu krājam un visu, ka viņai jau nebija izglītības. Viņai bija, protams, tā mazā klašu izglītība, nepateikšu precīzi cik, bet pēc šīs traumas un vispārējā viņa neieguva nekādu šajās pasaules gudrībās, kur viņai tur būtu literārā kaut kāda bagāža. Un tas atkal pārliecina, ka svētais gars ir tas, kas runāja
Svētais gars jau var viskaistāk pateikt. Tieši tā, ka tas ir viņu vadījis, jā, tajos, jo ar to tā laika izglītības iedomājas, ja tajās mazajās klasēs, tik daudz, cik kaut ko lasīt un kaut ko rakstīt, jā, bet mēs zinām, ka viņi rakstīja ļoti daudz, un viņi to darīja ar roku. Tajā laikā viņi to darīja ar roku. Un ar tušu. Jā, un ļoti daudz. Tur nevar būt savādākā tikai Dieva vēstnes. Turklāt Dievs viņai atklāja lietas, kuras tajā brīdī zinātne nebija atklājusi. Arī. Un tas uzreiz, es saprotu, to viņi nevarēja izdomāt. To tā laika cilvēks nezināja. Un kaut vai to pašu lielo cīņu, to vēsturi izpētīt nevarēja tā laika cilvēks tik ļoti, kā Dievs to bija atklājis. Jā, tik īsā vēl laika posmā. Jā, kā viņi to darīja. Jā, interesanti, vienā no viņas biogrāfijas skicēm bija rakstīts, ka viņa uzrakstīja šo lielo cīņu, un pēc tam viņai bija iespēja viesoties Eiropā, un tur rakstīts, ka viņa iegāja vietās, kuras viņa bija redzējusi atklāsmēs. Mēs zinām, pēc tam viņa arī pārrakstīja vēl lielo cīņu vēl dziļāk, jo viņa bija vēl vairāk to izpētīja, bet iedomājieties, tu esi redzējis atklāsmē, un tur tad ieraugi. Tas ir kaut kas apbrīnojams tiešām. Jā, man pašai pārliecināja tas, ka, kā jau teicu, no bērnības biju ticīgā ģimenē, bet pienāca brīdis, kad arī gribēju nodot Dievam dzīvi ar kristībām, un sapratu, ka, ja es gribu tā kā adventistu draudzē piederēt, tad tur liels jautājums ir Elena Vaita, un man ir tas jāsaprot. Es gribu saprast, jo es nevaru tā vienkārši, es uzticos baigi, man patīk tās grāmatas, tā. Es gribēju zināt, un man rokās nonāca grāmata, Valtera Veita grāmata Patiesība nav nebūtiska, un tur bija tāda nodaļa, 15. nodaļa, Dieva vadības dāvana. Un es izlasīju šo nodaļu un atklāju tiešām šos te kritērijus, ar kuriem mēs arī trījiem no visiem ar jums arī dalīsimies. Un tie tika salīdzināti ar Elenas Vaitas dzīvi. Un pēc tam es vairākus faktus arī man vajadzēja pārliecināties. Varbūt tas Valters Veits arī tur fikciju nodarbojās. Meklēju internetā, arhīvos, vai tāds žurnāls eksistēja tajā gadā, vai tur tiešām ir Elenas Vaitas bilde pasaulīgā žurnālā, un ko viņi par viņu rakstīja. Un es atradu, ka tā tiešām ir un bija. Un tas man pilnībā arī pārliecināja, ka viņa ir pravieta, ko Dievs ir devis, lai, kā jau jūs arī minējāt, atklātu, pastiprinātu un norādītu uz jau esošo gaismu, kas ir bijusi gadsimtiem šīm Bībeles patiesībām, kas ir līdzīgi kā Jēzus neko jaunu neteica, bet norādīja uz jau esošajām patiesībām, kas bija, diemžēl, grēka aptraipītas laika gaitā. Tāda mūsu pieredze, mūsu stāsts. Mums noteikti interesētu arī jūsu klausītāju stāsts un jūsu pieredze, bet dosimies tālāk par šo pirmo jautājumu, vai viņa bija praviete, un kā teicu, ka mēs dalīsimies ar tādiem 3 kritērijiem, dalīsimies ar to, vai tas, kas ir Bībelē kā īsts pravietis, arī piepildās viņas dzīvē. 1. Jāņa vēstulē 4. nodaļā stāv rakstīts 1. pantā: Mīļie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet garus, vai viņi ir no Dieva, jo daudz viltus pravieši ir izgājuši pasaulē. Un tāpēc tas ir arī tik svarīgs jautājums. Pirmkārt, protams, viņas darbi, kas ir palikuši, vai lai mēs saprastu, kā mums tos lasīt, vai mums tos lasīt, kā mums tos uztvert. Bet otrkārt, arī mēs dzīvojam pēdējā laikā, un mēs zinām, ka Dievs ir apsolījis, ka pēdējā laikā arī šī pravietošanas dāvana izpildīsies, un Svētais Gars nāks, un kā tad mēs varēsim atšķirt? Un ja mēs šos kritērijus zinām jau, esam tā teikt trenējušies pie jau esoša pravieša, tad mums būs vieglāk arī atšķirt viltus praviešus arī šajā pēdējā laikā. Tāpēc ķersimies klāt šiem kritērijiem. Ieva, vai tu vari lūdzu pastāstīt par pirmo kritēriju? Patiesa pravieša paredzējumiem ir jāpiepildās. Un Bībelē ir rakstīts Jeremijas 28:9, bet pravieti, kas sludina mieru, to atzīst par patiesi kunga sūtītu, ja viņa teiktais vārds piepildās. Bija pravietojumi, kurus Vaita izteica tajā laikā konkrēti, un tie arī piepildījās, kad nedoties dzīvot uz dažām lielām pilsētām, un tie adventistu ļaudis, kas paklausīja un nedavās uz tiem, viņi nepiedzīvoja tajā brīdī šīs zemestrīces un briesmas, kas notika. Bija tādi
pravietojumi, kas bija tieši tam brīdim, kad viņi atklāja, lai vadītu šo nelielo ticīgo grupu tuvāk patiesībai vai pasargāt no kādiem cilvēkiem, kas izplatīja nepatiesību. Un es gribu tādu vienu mazu piedzīvojumu izstāstīt, ka pašā sākumā, kad Dievs parādīja viņai šo pirmo atklāsmu un lūdza arī līdzdalīt, tad bija kādi cilvēki, kas sludināja nepatiesību un uzstājās ļoti pret viņu un teica, uzaicināsim viņu ciemos pie mums, bet īstenībā viņi nomainīja citu tikšanās vietu. Bet Dievs Vaitai atklāja, un tad, kad viņi bija viņi pateica Vaitai, ka bija jāapdodās uz citu pilsētu, bet paši sapulcēja kopā ticīgos un stāstīja viņiem ļoti tādas nebībeliskas lietas, un tajā brīdī ieradās Vaita pie viņiem, jo Dievs viņiem bija teicis, tev jābrauc uz turieni. Tas tāds viens no tiem aspektiem, kas bija tajā brīdī, tur tādas vairākas bija, tur ir vairāk, diezgan daudz tie viltvāši, kas bija, un Dievs atklāja, un viņai citreiz lika pat braukt ziemā 200 km uz attālu vietu, kur bija ticīgo ļaužu grupa, kur viņiem bija ieradies kāds ļoti dedzīgs mācītājs, bet stāstīja nepatiesību, un šie ļaudis nezināja, bet vai tai Dievs atklāja, viņa devās, viņa to paskaidroja tā laika cērs, un tātad viņas šī kalpošana bija tieši šim brīdim, tad bija varbūt pasargāt no tām briesmām, kas bija, bet tad arī ir tāds pravietojumi, ko Dievs viņai atklāja tieši par veselības vēsti, un ko tajā laikā cilvēki neņēma vērā, kā pie mums, mēs visi zinām, ka smēķēt nav labi, bet tajā brīdī ārsti ieteica smēķēt, lai dažādas plaušu saslimšanas ārstē. Dievs viņai atklāja, un tikai vēlāk zinātnē un medicīnā atklāja, ka tas ir kaitīgi. Tas ir viens no tādiem aspektiem. Arī vispār veselības vēsti, ko mēs zinām šos veselības principus, svaigs gaiss, ūdens, kustības, saules gaismas, veselīgs uzturs, uzticība Dievam. Šos veselības principus Dievs viņai īpaši atklāja un arī brīdināja un teica, kā notiks tālāk, un lai viņi izplat, lai viņi māca, lai Dieva ļaudis var savu ķermeni, kas ir svētā gara mājoklis, uzturēt veselīgi. Un mēs jau šobrīd, es domāju, ka mēs ļoti redzam, ka šie pravietojumi, ko viņai tajā brīdī atklāja, mums tad diezgan daudz būtu jāiedziļinās, bet par to mēs varam atsevišķi raidījumu veidot, vai ne? Kad kā tas piepildās šobrīd, kad cilvēki neņem to vērā un dzīvo aizvien tālāk no Dieva ieteiktajiem veselības principiem, bet viņai visas pravietojums, ko Dievs atklāja, bija vērsts, lai cilvēki ņemtu vērā to, kā Dievs iesaka dzīvot un uzturēt savus ķermeņus veselus. Jā, paldies par šiem vairākiem pravietojumiem, kas tiešām piepildījās, jā. Noteikti, ka ir ļoti daudz viņu, un mēs nevaram pat... Jā, viņi ir ļoti daudz, un arī ir tas, kad viņai bija pravietojumi, kas ir izteikti, kur paskaidro par pēdējo dienu notikumiem, par pēdējā laika. Ir pat vesela tāda grāmatiņa pēdējo dienu notikumi, un es domāju, ka mēs tajos dzīvojam, un mēs tos vēl redzēsim, kā viņi līdz galam piepildās, bet ir daudzi, kas arī tajā brīdī piepildījās. Paldies! Daci, tu vari mūs iepazīstināt ar vēl kādu kritēriju? Jā, ir vēl kāds kritērijs, Dieva vārdā rakstīts, bet kas pravieto, tas runā cilvēku celšanai, pamudināšanai un iepriecināšanai. Tā ir 1. vēstule korintiešiem 14. nodaļas 3. pants, 1. vēstules korintiešiem 14. nodaļas 4. panta 2. daļa, bet kas pravieto, tas ceļ draudzi. Un pravietis runā, lai iepriecinātu, mierinātu un paceltu cilvēku, lai dotu viņiem noderīgus padomus. Un tā arī ir, kad Elenai Vaitai šīs dotās atklāsmes bija paredzētas, lai vadītu draudzi pie skaidra Dieva vārda, izpratnes un izlabotu maldu ceļus. Šis ir ļoti interesanti, kādos Dieva ļaudis laiku pa laikam noklīda. Šeit viņi ir arī salīdzināta ar Pāvilu, kas nesa draudzēji vēsti, tāpat kā Pāvils, šī draudze bieži ir tikusi nepareizi izpratusi šo Dieva vārdu, un tad Elena Vaita līdzīgi kā Pāvils šo Dieva vārdu paskaidro, lai nebūtu sagrozīta šī patiesība, kādu to Dievs ir
iecerējis, kā tas ir, jo daudz dažādas interpretācijas, daudz dažādas pārdomas, kaut ko paņemam, kaut ko atmetam, kaut kas patīk, kaut kas nepatīk, visādi. Bet tieši viņas šis te uzdevums bija nest šo te padziļināto vēsti, šo te plašāku, it sevišķi tajā laikā, kad bija šī te, kā viņi sauc, lielā vilšanās, bet lielā vilšanās tiešām cilvēku vidū, jo Dievs jau nevienu nepieviļ. Un vēl par to, kad šīs te liecības, praviešu gara liecības, kā viņas sauc, viņas nav, protams, tikai draudzēm. Primāri, pirmkārt jau tās ir draudzēm, bet tas nenozīmē, ka draudzes tagad dzird un visu nevienu vairs nesaka. Protams, tas ir pirmkārt draudzēm, bet tās ir arī jāizplata, par tām ir arī jāstāst. Un līdzīgi kā mēs arī evanģelizācijas pasākumos bieži dalām šīs te grāmatas, gan laikmeta ilgas, gan lielā cīņa tiek dotas cilvēkiem, mēs tad arī dalamies ar šo te vēsti, kas ir ļoti arī svarīgi. Kā jau pati Elena Vaita, viņa bija arī diezgan tāda pieticīga, un mēs jau vairāk šeit tā pieskārāmies tam, ka viņa sevi nesauc par pravieti. Jā, viņa sevi dēvēja par Dieva vēstnesi, un viņas tās liecības draudzēji vispār ir ļoti, ļoti tāds garš laiks tiek viņās aprakstīts un ielikts, kad principā padomus savai ikdienai var atrast jebkurš dzīvojot pat šeit tagad, neskatoties uz to, ka mūs šķir vairāk kā 100 gadi. Un tāpēc tas ir, un vēl viens ir, kas man ļoti uzrunāja teikums no grāmatas Patiesība nav nebūtiska. Man ir dots norādījums, tā Elena Vaita par sevi saka. Es esmu Dieva vēstnese, kas sūtīta nest pārmetuma vēsti maldīgajiem un iedrošinājuma vēsti lēnprātīgajiem un pazemīgajiem. Ar spalvu un ar balsi man jānes vēstis, ko esmu saņēmusi. Man dotais vārds skan šādi. Tu esi atrasta uzticama, lai norātu tos, kas tiecas izkropļot Dieva ļaužu ticību, un raksti, ko es tev došu, lai tas paliek līdz laiku galam, kā liecība par patiesību. Tā kā, ļoti spēcīgi, kas arī apliecina to, ka viņa tiešām bija praviete. Un vēl viena tāda piezīme, varbūt mazliet, viņa bija laikam tāds vārds tik smalkjūtīgi, lai ja to var pateikt, ka šeit ir runāts par to, ka tajā pēdējā, ko es nolasīju, lai norātu tos, kas izkropļo Dieva ļaužu ticību. Viņa īpaši rakstīja šīs vēstules brāļiem, kas varbūt kaut kur runāja nepareizi vai netaisnība, kā Dievs viņai bija rādījis, bet viņa rakstīja personīgas vēstules. Viņa nekad nesauca priekšā un neteica, tu esi slikts, tev būs, viņa tiešām personīgi tā uzrunāja viņus un rakstīja vēstules, un tas arī liecina par to, ka viņas šis te uzdevums nav kaut kā īpaši paaugstināties, ka Dievs tagad man ir devis tādu, to par varu, es zinu, kā ir patiesībā, jo to Dievs man ir parādījis, tu un tu dari nepareizi, bet tu un dari pareizi. Viņi nekad to neizmantoja, viņi šo te īpašo stāvokli nekad neizmantoja, lai gūtu, sev kaut kādu arī labumu vai tieši otrādi kādu pazeminātu un sevi paaugstinātu. Tas arī, manuprāt, ir ļoti, ļoti ievērības cienīgs fakts. Jā. Tā tiešām ir, un šis viss, ko tu minēji, tas tiešām atbilst tam, ka viņa cēla draudzi. Tiešām, jā, viņa noteikti cēla. Jā, un ka tas viss bija par labu cilvēkiem, jā, jo pravietim ir jārunā par labu cilvēkiem. Tieši tā. Un interesanti, ka tu arī teici, ka šīs liecības ir domātas gan ticīgajiem, draudzē, gan arī, tā mēs varētu teikt, neticīgiem, ja, kuri vēl nezina. Man ļoti patīk, kā te arī bija sadalīts, ka patiesība ir domāta visiem, bet pārmetumi un rājieni draudzei. Tad ir ļoti svarīgi arī, kā mēs ejam pie pasaules, ja, cilvēkiem, kur, protams, mēs ar šiem pārmetumiem un rājieniem neiesim, bet tas ir domāts draudzes locekļiem, kur tomēr, kā Pāvils arī vēstulēs saka, jums vajadzētu jau ēst cietu barību, bet man jums atkal piens jāatgādina. Tas vienkārši mīlestībā, lai vēstu tālāk.
Un es arī padalīšos ar 3. kritēriju, kas ir atrodams Jesajas 8. nodaļas 20. pantā, kas skan šādi. Jāturas pie bauslības un liecības, ja nē, tad runātam vārdam neausīs rīta gaisma. Un šis kritērijs ir, ka pravieša vēstī jābūt pilnīgi saskaņā ar Bībeli. Un viņa pati rakstījusi ir šādi, citāts. Svētie raksti ir jāpieņem kā autoritatīva, nemaldīga Dieva gribas atklāsme. Tie ir rakstura standarts, doktrīnu avots un piedzīvojumu pārbaudes akmens. Domāju, ka te nav ko komentēt, jo šis citāts tiešām parāda, ka viņi arī svētos rakstus uzskatīja kā šo augstāko autoritāti, un tie bija doti nevis lai dotu kaut ko jaunu, pretrunīgu, bet gan lai atgrieztu pie tā, kas ir Bībelē. Vēl kāds citāts no viņas. Liecības nav rakstītas, lai dotu jaunu gaismu, bet lai dvēselēs spilgti iespiestos jau atklātās, inspirētās patiesības. Dieva vārdā skaidri ir norādīts, kāds ir cilvēka pienākums pret Dievu un pret savu līdzcilvēku. Tomēr tik maz starp jums ir to, kas paklausa dotajai gaismai. Te netiek izteikti jauna patiesība, bet Dievs caur liecībām vienkāršoti pasniedz jau dotās lielās patiesības un sevis izvēlētā veidā ceļ tās priekšā cilvēkiem, lai modinātu, iespaidotu viņu prātus. Un šeit man visvairāk patīk šis sevis izvēlētā veidā. Kādreiz var dzirdēt, ka cilvēks saka, kā tur tik tā sausi, tik tā dusmīgi uzrakstīts vai kā. Mēs jau nerunājam pret Vaitu, mēs runājam pret Dievu. Tas bija viņa izvēlēts veids, un kā ir šis pants, kad kur ir tēvs, kas nepārmāca savu bērnu, un jūs esat mani bērni, un tēvs arī šauš katru, ko viņš pieņem, vai ne? Un tas viss ir mīlestībā, lai mūs vadītu pie patiesības, jo reizēm, kā man klavierskolotāja teica, tikai ar divnieku sapratīs. Jā, nē, Dievs neliek mums divniekus, bet tā lieta, kad viņš ilgojas mūs vest pie patiesības. Un šis bija veids, kā kungs redzēja, ka tas būs vislabākais. Jā, un problēma ir arī tā, ko mēs jau pieskārāmies, ka acīm redzot, Bībele Dieva ļaužu starpā netiek lasīta ar tādām dziļām ilgām izprast Dieva raksturu, viņa patiesības, prasības, likumus, kā arī Kristus glābjošo nopelnu, tā, ka tas izmaina manu dzīvi praktiski. Un tāpēc Dievs arī aicināja viņu, un arī šodien mums tas ir ārkārtīgi noderīgs, kur tas vienkārši ir, teiksim tā, vēl skaidrāk, vēl vienkāršotāk pateiks tas pats, ko mēs Bībelē varētu izlasīt, bet mūsu sirdžu dēļ, diemžēl, mēs to neizlasām. Kādai no jums ir vēl kas piebilstams tieši pie šiem kritērijiem, kurus mēs minējām? Ļoti patīk tā doma, ka tas, ko teica, lai tas nebija dots, lai kaut ko atklātu jaunu, bet lai uzsvērtu un papildinātu, un īstenībā, cik tā bija liela Dieva žēlstība, ka tai brīdī cilvēks tik ļoti gaidīja Jēzu, un viņi vīlās, un ka viņš viņiem palīdz, skautiesiet, jūs te mazliet nesapratāt. Un arī, protams, ka viņš tas nebija tikai viena, ka viņš izmanto Vaitu visus šos gadus, lai palīdzētu saprast Dievu vārdu. Jā, mums, vai ne? Kas ir vīlušies un tagad nezin, ko darīt, bet viņš, šī doma, fantastiski. Jā, un tad, kad viņai bija atklāsums, vienmēr kad viņai atklāja, viņai teica, bet tu raksti. Tas nebija tā, ka tas palika pie viņas, viņa izstāstīja kādam, bet tu raksti. Es nezinu, vai vēl kāds cilvēks tik daudz kaut ko ar roku bija sarakstījis. Un mums šī brīdī arī tas, ko mēs vēlāk runāsim par viņas dzīvi vai ko, mēs varam no šiem pierakstiem kaut ko spriest, tāpēc, ka viņi daudz rakstīja. Viņi rakstīja tuviniekiem vēstules, viņi rakstīja šīs vēstules, lai pamācītu tos, kurus vajadzēja pamācīt un kur Dievs īpaši lika. Viņi rakstīja to, šīs atklāsums, ko Dievs viņi rakstīja. Viņi to darīja, tāpēc mēs šobrīd, kas mākam lasīt, varam lasīt. Jā, un vēl interesanti tas, ka viņas raksti ir ļoti dažādās sfērās. Tur ir bērnu audzināšana, tur ir liecības, tur ir Jēzus dzīve aprakstīta, tur ir audzināšanas principi kā tādi, tur ir māja, veselība, vēstures gaitas, tur ir tik daudz sfēras, nozares, ceļi, kas pārklāja pilnīgi, man liekas, visu, katra dzīve pārklāja. Tu tiešām tā kā iepriekš rasīja, ka katrs var sev atrast kaut ko, kas ir tieši viņam. Un tas ir apbrīnojami.
Jā, un viņa arī citā vietā raksta tieši to, ko tikko minēja, ka tieši liecībās. Mēs zinām, liecības draudzei 9 sējumi. Tās ļoti īpašas grāmatas, protams, koncentrētā veidā daudz lasīt. Tās nav tā, kā laikmet ilgas tu var lasīt, bet tomēr, ka tu tur vari atrast tieši tam tavam gadījumam. Un viņa arī raksta, ka bieži mēs nezinām, kas tur ir. Es zinu, kas ir trešajās liecības draudzē. Nē, es nezinu, kas tie grāmatā ir. Tas arī tāds pamudinājums mums vienkārši papētīt, kādi temati tur ir. Un varbūt, kad dzīvē man kaut kas nāk, atrast, kur tas ir. Un šodien ir internets, pajautāt, kur vai tas grāmatās ierakstīt. Un tas var tiešām palīdzēt atrast to Dieva doto padomu tev. Jo citreiz mēs prasām, Dievs, atklāj lūdzu man. Bet tas taču ir jau uzrakstīts. Vai ne? Un tāpēc, jā, tā ir liela dāvana. Kā jau mēs runājām, ka Dievs mums dod praviešus mūsu labumam. Un šodien mēs aptveram tikai niecīgu daļiņu no visa lielā pamatojuma, un jo vairāk tajā iedziļinamies, jo lielāka kļūst arī pārliecība, ka vaitas darbi ir Dieva doti, svētīti ar svētā gara pravietošanas dāvanu. Un tādā gadījumā, kā te bija teikts, mēs būsim nodrošinātas un uzvarēsim. Un tā ir arī atbilde uz šo jautājumu, kādēļ mēs tad dalāmies ar šiem vaitas citātiem, jo mēs ticam, ka katrs tur atrastais padoms ir paša Dieva dots, lai mums palīdzētu arī konkrēti bērnu audzināšanā. Jā, un arī tu klausītāji, kas šobrīd klausies, varbūt tev ir radies kāds jautājums, jo šobrīd, kamēr mēs esam runājuši, jo mēs apzināmies, ka mēs neperfekti runājam, bet varbūt tev ir kāds jau sen ilgi stāvējis, krājies jautājums, uz ko tu domā, bet vai bija tā un kāpēc bija tā? Mēs aicinām šos jautājumus arī iesūtīt šajā ieraksta aprakstā atrodamajā saitē, un varam arī iepriecināt un mudināt, ka pirmie 3 jautājumi arī saņems balviņu, kas jūs cerams var motivēt tos iesūtīt, kā arī šos jautājumus mēs pēc tam kopīgi arī aplūkosim kādā Zoom sanāksmē aprīļa sākumā. Tā kā droši līdz 20. martam iesūtiet šos jautājumus, mēs būsim priecīgi tos arī uzņemt. Paldies, ka bijāt kopā ar mums, un tiksimies nākamajā podkāsta 2. daļā, kur arī pabeigsim runāt un vairāk runāsim tieši par to, kāda Elena Vaita bija kā māte, un kā sieviete un kā vispār cilvēks Kristus sekotājs. Tiekamies nākamajā epizodē.